Nu, ne, sveiki, man skatītāji. Viens jautāja, kas tur ar Yamahu pa 400 eirām notika ijās. Regu ir Yamahu. Svētdienas diena. Diena pēc pirts, mana dzimšanas diena. Viens jautāja, kas tur ir pats sarežģītākais. Es domāju, dabūt blīvs laukā. Tā, lai viņas nesaplēst. Lūk, blīvu komplekts pārdodās racingplanets.com. Ja? Jā. Tā nav reklāma. Šito balansieru jāliek ir pēc tam, kad ieliek kloķeni iekšā. Un kloķens, viss ir laukā, teiksim, paņem uzsilda karterim nedaudz uzsilda, un tad akurāti dabūna iekšā šito te. Kārpu savākt ir vienkārši tāds, kā lai saka, jāpiešaujās ir. Nav grūti, tur blēns sajaukt, principā nav neko iespējams. Un, ja kas ir saites, kur kārbas bilde, visa kāda viņa ir izskatās. Kāda viņa ir, kādai viņai jāizskatās. Lūk, un vienkārši vāks kaut kāds. Krīt. Brauks uz skati. Skatīsimies, kas tur ir. Viņa pat lec. Kā tu biji? Tik jānoregulē vārsti. Kaut kā tā? Aizbradīšu uz skatu un tad skatīsimies. Ķiberēs tālāk. Nu ko, laikam pazīstamu vietu. Katrā ziņā būs interesanti. Nu ko, gaidam uz tehnisko apskatu. Aizbrauc uz tehnisko apskatu pāris dienas pirms skolānu skolas sākumu. Un izgāja ar pirmo reizi. Viņš gan pateica, ka tur vajadzētu, teiksim tā, vienniekus novērst, pievilkt ķēdi. Volvo spolē. Pievilkt ķēdi, ķipa priekšējā gultnī brīvkustība ir. Nezinu, kustināja, īsti nekā neredzēja. Jā, spidometrs teica, ka kaut kas slēkā viņš tur uz priekšu, uz atpakaļ un kaut ko tā. Karoči, sīkumi. Bet, pats ir fakts, ja, kad izgāja ar pirmo reizi tehnisko apskatu motociklam pa 400 eiro. Labi, ieguldīja vēl dzinējā šo to. Kopā 800? Pa lielām 800 eiro sanāca viss motodrīgens. Vakar, pēdējais laikam augusts, pēdējais siltais vakars bija. Piekdienas izbraucām, aizbraucu uz Akropoli, paskatījos tur autiņus, visādus old schools, jā, kas tur derējās bembisti un tā tālāk. Un pats, kas man šokēja, bļēvens un stāv tie bembi, kas tur tikai nebija. Un pie viena lādētāja pieslēgta Tesla. Un es saprotu, ja, ka tā sieviete, ja, kas Teslā sēž, jā, vienkārši šokā, tāpēc, ka bļēvens viss riņķī, visa tauta kustās, viss notiekās, viss tur tāds kustība es sen nebiju redzējis. Un viņi sēž savā vienkāršā Teslā. Un domām, bļēvens pabeigs lādēties, kā es tikšu prom no šejienes. Bet tas ir viņas problēmas. Laikam ieslēdzās. Vēl bija aizbrauc uz Andreju salu. Tur piekdien bija koncerts. Kas tur dziedāja? Boris Breič. Boris Breič, DJs. Izbrauc tur tālāk. Pa to Andreju salu vizināju šurp tur. Un vienai piestātnei pašā galā atrada kaut kādu pļēns makšķernieks, stāv makšķerē, viss, jā, tumšs. Tur vienu paņem vienkārši uzlikuši tumbas, spēlē diskotēku un jaunieši bars, veselu bariem vienkārši nāk un tusē bulks kaut kāds. Pats interesantākais, ka tie visi bija ārzemnieki. Angļu valodā, vācu valodā runāja, visdažādākais. Nevienu latviešu es nebiju dzirdējis. Es vēl biju domājis, ka tie makšķernieki sēž, ja, kad viņam katrs otrais bija pienāk klāt un jautā, kā, topē?
Bet, blēns, neviens vispār viņam nepievērst uzmanību. Atcopmaņiem arī interesanti, viņi, blēns, klausījās mūziku. Ir no vienas puses, ir no otras puses visiem. Kur mēs tagad braucam? Braucam skatīties BMW. Kaut kāds 2-300, jā? 2-300, jā. Jā, nu paskatīsimies, ka var nopirkt pa 2-300. Kaut kādu netālu te pat tās purciemā pārdodās. Brīnums. Nu, lūk. Karoči, ja kas? Kaut kā tā. Labi, pagaidām.